šis memorands tātad tika parakstīts, viņi parakstīja sākumā 52 nevalstiskās organizācijas, bet vispār tādu parakstīšanu ierosināja tieši konkrēti pašas nevalstiskās organizācijas. Tā nebija ne ierēdņu iniciatīva, ne arī kāda no ārpuses nākusi, bet to ierosināja nevalstiskās organizācijas. Un tad veselu pusgadu notika šī memoranda teksta sagatavošana, notika 3 sabiedriskās apspriešanas šai sakarā, ļoti daudz sanāksmes, kurās tika saskaņots šis memoranda teksts, jo katrai nevalstiskajai organizācijai bija sākumā tāds savs viedoklis, kam šajā memorandā ir jābūt, kādiem jābūt tiem vispārīgiem principiem. Un, protams, arī valdības pusē bija savs viedoklis. Un tā kā pusgada notika darbs pie šī teksta. Un pēc tam, tad pirms 7 gadiem, jūlijā, tādā skaistā ļoti vasaras laikā, ļoti karsta diena bija, kā tagad atceros, kad notika šī memoranda parakstīšana. Un toreiz viņu parakstīja ministru prezidents Aigars Kalvītis, toreizējais ministru prezidents, un 52 vai 57, precīzi nepateikšu, bet tātad, jā, šīs nevalstiskās organizācijas. Un viens no šiem memoranda teksta punktiem paredz izveidot tādu mehānismu šī memoranda īstenošanas, tā teikt, uzraudzībai un memoranda īstenošanai mehānismu. Jo, kā mēs visi zinām, tad kaut kāda apņemšanās pati par sevi neīstenojas, ir vajadzīgi cilvēki, kas strādā pie tā un regulāri kaut ko dara, lai zinām principi par to, ka mēs tagad turpmāk sadarbosimies labāk un konsultēsimies ar nevalstiskām organizācijām vairāk, un tad mainīsim normatīvo regulējumu, mainīsim likumus, kabinetu noteikumus, kas to nosaka, un izstrādāsim programmas un tā tālāk. Tad jābūt ir mehānismam. Un tad bija uzdevums tādu izveidot, un tad, protams, arī konsultējoties ar nevalstiskām organizācijām šajā te pašā ēkā, valsts kancelējā, arī man bija tas gods, jāsaka, šādi izstrādāt to, kādā veidā, no kā šī padoma sastāvēs, kā viņi darbosies, tātad šo te memoranda padomas nolikumu mēs rakstījām. Un, protams, tas bija tāds ļoti radošs process, jo nebija nekāda tāda iespēja paņemt no kaut kurienes un copy-paste, kā mēs esam pieraduši, pārkopēt kaut kādu citu vai citas valsts, teiksim, dokumentu. Jo tāda faktiski pieredze ir unikāla pasaulē, kāds mums ir šis memorands. Mēs esam arī un memoranda padomi. Savā laikā mums bija sadarbības projekts ar Ziemeļvalstīm, kur mums bija iespēja apmeklēt Islandu, Somiju, Zviedriju un arī pārunāt tos veidus, kādā veidā viņi strādā ar nevalstiskām organizācijām, kā tad viņi šo līdzdalību veic. Un nevienā no šīm valstīm viņi visi bija ļoti pārsteigti, ka šāds tik ārkārtīgi, jāsaka, augsta līmeņa dokuments ar nevalstiskajām organizācijām pie mums eksistē un tāda regulāri darbojošos padomi. Ja? Bet sakiet, jūs kā eksperti, dažkārt mēs esam arī bijuši šajās sēdēs, kompetences līmenis, NVO, vēlmes, dažkārt varbūt viņas pat arī druscīgi traucē, bet tomēr viņas palīdz, ka visu laiku kāds saka, mēs gribam tā. Man jāsaka, ka tieši arī memorandā ir noteikts, ka mums abās pusēs ir jāstiprina šī savstarpējā izpratne par to, kas ir pilsoniskā līdzdalība, kas ir nevalstiskā organizācija līdzdalība, kāpēc tā ir vajadzīga. Gan valsts pārvaldes pusē, gan arī nevalstisko organizāciju pusē. Un ja tātad šai zināma brieduma sasniegšanai, zināma izpratnē ir jāpalielinās abās pusēs. Un, teiksim, ir nepieciešams nevalstiskajām organizācijām varbūt ir jākļūst mazliet pragmātiskākām, mazliet vairāk jādomā par to savu mērķi un mazāk par
mazāk varbūt par tādiem ekstrēmiem. Otrs ir tas, ko, protams, ko ierēģi vēlētos redzēt, tas ir, lai organizācijas vairāk savā starpā izdiskutētu zināmus jautājumus un nāktu jau uz šīm sanāksmēm ar savu, teiksim, savas NVO puses jau izdiskutēt viedokli. Kā mēs to varbūt pašlaik redzam, kā sociālajie partneri strādā, kad ir tātad šīs lielās organizācijas Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība, kur arī ir ļoti, ļoti daudz arotbiedrību, ļoti, ļoti daudz darba devēju, kuriem varbūt ir atšķirīgs viedoklis par jautājumiem. Piemēram, ir darba devēji, kas ražo alkoholu, ir darba devēji, kur pārdod alkoholu, un vēl citas puses, kas šajā ir tie, kas tur... Ārstu biedrība, kas saka, ka tā visu... Jā, slimnīcu biedrība, bet tātad viņi jau pirms šīm sēdēm, kas notiek ar šiem lielajiem sociālajiem partneriem, viņi tātad savu viedokli izdiskutē savā vidū un tad nāk uz sēdi jau ar savu, tā teikt, izdiskutētu viedokli, kas viņiem ir vienots. Jā, mums tā ir ļoti daudzām organizācijām NVO, kas mūsu projektā ir iesaistīts. Galīgi nav šīs te pieredzes. Un varbūt ir tas tīri praktiski, ar ko tādai organizācijai, kur tomēr grib iesaistīties, kur ir sociāli jautājumi risināšanā. Kas viņai būtu jādara? Atnāk paklausīties, sameklēt līdzīgas. Kāds tas pirmais solītis ir, kas organizācijai būtu jāspēj, jo varbūt, ja viņi atrodas kaut kur tālu Rēzeknē, nav jau mums tik viegli atbraukt līdz Rīgai? Tātad tas ir, protams, atkarīgs no šīs organizācijas mērķiem, jo ne jau visām organizācijām mērķis tātad ir sabiedrības līdzdalība, man jāsaka, jo, ja tātad šī organizācija vēlas ietekmēt to kādi mums, kaut vai jūs minējāt šo te sociālās jomas, droši vien mums ir daudz lietas, ko mēs tur gribētu uzlabot. Ja mēs tātad uzskatām, ka mūsu organizācijas mērķis tad ir to uzlabot, tad viens, ko varētu darīt, protams, pievienošanās memorandam, tas ir tikai veids, kādā veidā mēs varam šo te mērķi varbūt sasniegt, bet tas nav vienīgais veids. Ir iespējams sakot šim sabiedrības līdzdalības procesam, arī lasot protokolus, memoranda padomus. Tagad pašlaik ir pieņemts lēmums, ka protokoli mums audio ieraksti apmēram 2-3 mēnešus būs pieejami arī audio ierakstu veidā. Citām mājaslapā, negluži mūsu, bet Failiem LV, bet tur būs mūsu mājaslapā saite uz šo ierakstu. Tad šīs sēdes var klausīties, var skatīties, kā citas organizācijas darbojas sēdēs. Pēc uzvārdiem to var secināt, kur tātad ir šie mums tuvie viedokļi, varbūt mums tuvie cilvēki, ar kuriem mēs gribētu sadarboties un tad kopīgi savus projektus tur bīdīt, kopīgi saprast, kāds ir mūsu kopīgās intereses šajā jomā. Jo organizācija jau spēks tomēr ir viņu kapacitātē, un tā kapacitāte to nevar izveidot viens cilvēks, to tomēr izveido lielas organizācijas kopīgiem spēkiem, vai ne? Mēs kā Rēnis saka, spēks ir vienīgi no tādām mācību. Tīpaši, ja to dara sabiedriskā kārtā, ir jāsaprot, ka viens cilvēks to nevar savā brīvajā laikā izdarīt. Mums ir jāmeklē mūsu vidū gan juristi, gan grāmatveži, gan kas, lai mēs visu šo te organizācijas līmeni mazliet paceltu. Tagad jau viena otra organizācija ir, kā teikt, pavisam spēcīga, citi dzimst, citi mirst, kā jau dzīvē. Mēs tā esam divas organizācijas, vai mēs esam pareizi, šos mēs esam uzrakstījuši iesniegumus. Jā, un tad iesniegums par memorandu ir jāadresē Valsts kancelējas direktorai Elitai Dreimanai, kā te arī ir pareizi adresēts, par pievienošanos memorandam, un gluži vienkārši tātad organizācija noformē parasti to uz savas veidlapas,
Un būtu labi, ja to parakstītu tiesīgs cilvēks, jo dažkārt mums ir bijuši tādi gadījumi, kad citi organizācijas pārstāvji īsti nepiekrīt šim iesniegumam. Tāpēc mums ir šī prasība, ne tāpēc, ka mēs būtu tādi ļoti lieli birokrāti, bet gluži vienkārši pašu organizāciju interesēs. Un jābūt ir uz šajā iesniegumā vēl jābūt kontakta informācijai, mobilajam telefonam noteikti un e-pastam, lai tad, kad pienāk šis memoranda parakstīšanas laiks, kad mēs esam vienojušies ar ministru prezidentu, ka tātad šis pasākums notiks, kad arī ministru prezidents tieks ar šiem parakstītājiem, notiek memoranda īstenošanas izvērtēšana, padome atskaitās par savu darbu, tad, lai būtu iespējams operatīvi sazvanīt un vienoties, vai jūs uz šiem pasākumu varat ierasties un parakstīt, jo tā ir arī tāda savstarpēja atbildība.